Labdien, mani sauc Jānis Šlēziņš, esmu ārsts neiroķirurgs un šodien es gribu parunāt par diska trūci. It kā jau ļoti labi zināma problēma, bet ļoti daudz cilvēku tomēr jauc un dzīvo mītos par šo diska trūci. Tātad pirmā problēma ar diska trūci ir tāda, ka patiesībā diska trūces vai diska kaut kādas deformācijas, ko sauc arī par protrūzijām vai par īstām trūcēm, patiesībā ir gandrīz ikvienam cilvēkam. Varētu teikt tādēļ, ka diska trūce ir gandrīz vai norma, jo šiem te visiem cilvēkiem īsti nekas nekaiš, bet ja uztaisa bildes, tad tādas vai citādas starpskriemeļa diska deformācijas ir gandrīz visiem. Savukārt pretēji tādi pacienti, jeb cilvēki, kuriem diska trūce ir problēma un rada patiešām saslimšanu, tie ir samērā reti. No šī arī rodas mīti bieži vien, teiksim, pacientam sāp mugura, viņam uztaisa bildes, ieraug, tur ir diska trūce, un uzreiz rodas sajūta, ka diska trūce ir vainīga pie muguras sāpēm, kaut gan tas patiesībā tā nav. Diska trūce gandrīz nekad nav muguras sāpju cēlonis. Kas tad ir tā īstā diska trūce un kā tā patiešām izpaužās? Lai saprastu, kas ir diska trūce, mums ir jāsaprot, ka starpskriemeļu disks ir faktiski tāds amortizators, kas atrodas starp diviem blakus esošiem skriemeļiem. Šis starpskriemeļu disks ir tādas ripas formas, un šī ripa sastāv no ārējā gredzena, kas ir blīvas, un iekšējā kodola, kas ir mīkstāki audi. Diska trūce ir situācija, kad ārējais gredzens ieplīst, un šie te mīkstākie kodola audi izspiežas ārpus diska normālām robežām. Ja šī te diska trūce uzspiež uz nerva saknīti, kā zināms, no mugurkaula nāk ārā nervi, un ja diska trūce uzspiež uz šo te nerva saknīti, tad var rasties attiecīgi diska trūcei raksturīgi simptomi. Un savukārt, ja diska trūce notiek tādā vietā, ka viņa izspiežas, bet neuzspiež uz nervu saknīti, tad diska trūce var būt praktiski vispār nemanāma. Un neizraisīt nekādas simptomas, un faktiski tas cilvēks ir vesels. Līdz ar to diska trūce vai diska protrūzijas, ir dažādi veidi, kā saukt šīs starpskriemeļa diska deformācijas, var būt gan saslimšana vienlaicīgi, gan arī normāls stāvoklis. Un atšķirības starp šiem te diviem ir vienā gadījumā diska trūce izraisa simptomus, un citā gadījumā diska trūce neizraisa simptomus. Un sanāk, ka pirmajā gadījumā, kad tas diska trūce neizraisa simptomus, cilvēks ir vesels, un citā gadījumā, kad diska trūce izraisa simptomus, cilvēks ir slims. Līdz ar to it kā viena un tā pati lieta var būt gan slimība, gan arī vienkārši normāls stāvoklis, un tas viss ir atkarīgs no tā, vai diska trūce uzspiež vai neuzspiež uz nervu. Tātad, bet vistipiskākajos standarta gadījumos tipiska diska trūces izpausme ir sekojoša. Vesels cilvēks, iedomājamies, kaut ko darbojas, kaut ko dara, un pēkšņi sajūta sāpes mugurā. Tas ir tas brīdis, kad ieplīst starpskriemeļu diska gredzens. Tāpēc, ka pašā diska iekšpusē nav nervu, bet nervi ir uz diska virsmas. Un tajā brīdī, kad diska gredzens ieplīst, cilvēks sajūt, man iesāpējās mugura. Tajā brīdī, kad starpskriemeļu diska kodola masas izspiežās caur šo te plīsuma vietu un uzspiež uz nervu, parādās arī sāpes attiecīgā nerva gaitā. Pa cik jostas daļas nervu saknītes vienmēr iet uz kājām, tas izpaužas kā sāpes, kas izstaro uz kājām. Līdz ar to tipisks stāsts no pacienta ar starpskriemeļa diska trūci ir tāds: Daktari, man pēkšņi iesāpējās mugura, un es domāju, ka nekas traks nebūs, aizgāju gulēt, bet nākamā dienā pamodos un man sāp kāja. Un mugura savukārt vairs nesāp. Tas ir pilnīgi tipisks stāsts. Tad muguras sāpju brīdis ir diska gredzena plīsuma brīdis. Tās sāpes ļoti ātri pāriet, bet tad parādās sāpes, kas ir saistīts ar to, ka diska masas uzspiež uz nervu saknīti. Un pretēji, ļoti bieži vien mūsu praksē parādās pacienti, kuriem sāp kāja, bet viņi patiesībā nesaprot, ka problēma nāk no muguras, vai viņi neapzinās to, ka problēma nāk no muguras. Viņi ierodās ar sūdzībām par sāpošu kāju,
un viņi pat cik mugura var arī nesāpēt vai ir sāpējis ļoti īslaicīgi, viņi pat īsti nesasaista šo te problēmu ar muguru. Ja? Līdz ar to šādi pacienti var bieži parādīties, piemēram, pie ortopēda konsultācijā un sūdzēties par to, ka viņiem sāpes ir gūžas apvidū un izstaro uz leju. Tādā veidā viņi domā, ka varētu būt problēma gūžā. Bet ortopēds viņus paskatās un konstatē, ka gūžai viss ir kārtībā, un tad ortopēds iesaka pārbaudīt mugurkaulu. Jā, ko es ar to gribēju pateikt? Ļoti bieži diska trūce izpaužās kā sāpes un tirpšana kājā, visā garumā vai ne visā kājas garumā, un mugura pie diska trūces var arī vispār nesāpēt. Kaut gan problēma ir mugurkaulē. Redziet, tā interesanti izpaužās šī diska trūce. Viena un tā pati problēma, bet dažkārt viņa nerada simptomus vispār, un cilvēks ir pilnīgi vesels, un dažkārt viņa rada ļoti īpatnējus simptomus, ka cilvēks nemaz nevar saprast, ka problēma ir mugurā. Bet tagad, kad jūs šo noklausieties, jūs zinat. Paldies, ka klausījāties, spiežat laiku, parakstaties uz mūsu kanālu un uzdodat jautājumus komentāros, cik vien spēšu, mēģināšu uz tiem atbildēt.